Labdien, vidusskolēni! Labdien, skolotāji! Labdien! Šodien mēs esam 3 no Valmieras Viestura vidusskolas. Skolēni Aleksandrs Aleks Stuņķels un Regnārs Merips. Un literatūras skolotāja Andriga Lozda. Šajā stundā mēs runāsim par varoņiem. Kas ir varoņi? No kurienes tie? Un kas katram no mums šodien ir varonis? Es neņemos teikt, kas tieši ir tavs varonis vai kurš tas ir, bet es patiešām to ļoti vēlētos noskaidrot. Ierakstot vārdu varonis meklētājā, kā pirmo skaidrojumu mēs redzam, ka tas ir cilvēks, kas sevišķi grūtos apstākļos, briesmās, pašaizliedzīgi pilda savu pienākumu. Viņš aizstāv kādus ideālus, cīnās par tiem, pat riskējot ar savu veselību, dzīvību un arī pat upurējot to. Temats šodienas stundai ir teju līdzvērtīgs ievadam. Un proti varonis no antīkajiem laikiem līdz mūsdienām. No senās Grieķijas līdz mūsdienu Latvijai. Senās Grieķijas rakstnieki ir radījuši dažādus žanrus, episko poēmu, traģēdiju, komēdiju, odu, elēģiju. Visvecākie rakstītie pieminekļi grieķu literatūrā ir poēmas Iliāda un Odiseja, kuru autors pēc daudzām norādēm ir aklais dzejnieks Homērs. Šīs lielās epopejas ar attīstītu stāstījumu mākslu, ar jau izveidotiem episkā stila paņēmieniem, uzskata par ilgas attīstības rezultātu, kur iepriekšējie posmi nav atstājuši rakstiskas pēdas un varbūt nemaz rakstos nav fiksēti. Eposa Iliāda darbība notiek Trojas kara pēdējās 50 dienās. Poēma nestāsta ne par kara cēloņiem, ne par kara gaitu. Dzejnieks savam darbam ir izvēlējies vienu epizodi, proti Ahilēja dusmas. Bet šīs epizodes ietvaros viņš ir sakoncentrējis milzīgu teiku materiālu un dod pārskatu par visu Trojas karu. Eposā stāstīts par visas grieķu tautas milzīgo varonību karā pret Troju, jeb grieķiem Iliādu. Un manā priekšā ir grāmata Homēra Iliāda ar brīnišķīgā mākslinieka Kurta Fridriksona darbiem. Eposa pirmās vārsmas jau vedina mūs tālos laikos un vietās. Dziedi man, Dieve, par Pēleja dēla Ahilēja dusmām, liktenīgajām, kas Ahajiem nesa bez gala daudz likstu. Un tik skaisti tas turpinās notrieca Aīda valstī daudz diženu varoņu garu, izmeta pašus pēc tam par barību laukā visapkārt. Suņiem un plēsīgiem putniem tā notikās zevtēva griba, sākot ar dienu, kad izšķīrās naidā un iedegās ķildā tautvedis Atreja dēls un Ahilējs līdzīgais dieviem. Arī Odisejai pamatā ir tikai viens temats. Odiseja atgriešanās dzimtenē. Pēc Trojas kara autors šo ceļu mājupi ir izvērsis par plašu poēmu ar daudzām epizodēm. Tas it kā ir Iliādas turpinājums, jo stāstīja
stāsts par varoņu tālākiem likteņiem. Daudzi pasaku motīvi ir sastopami šajā darbā. Tiek atainoti nevis 10 Odiseja klejojumu gadi, bet pēdējās 40 dienas. Tiek rādīts gan jūras valdnieks, dievs Poseidons, nimfa Kalipso, arī Odiseja sieva Penelope, daudz citi zemes un pazemes un debesu tēli. Poēma, jeb epos Odiseja ir sarežģītāks pēc struktūras, salīdzinot ar Iliādu, jo pēdējie notikumi rādīti vienā laika ritējumā un to uztvert ir vieglāk. Literatūrā mēs nereti tiecamies izskaidrot, vilkt paralēles, saskatīt zināmas kopsakarības, sižetiski varoņos telpā. Un tāpēc man ir jautājums jums, kas jums ir ienācis prātā šajā laikā, 21. gadsimta 20. gados, kur literatūrā, mākslā jūs saskatāt paralēles, prototipus, līdzības, es teiktu pat ideiskus sinonīmus grieķu varoņiem. Tik zināmā Annas Brigaderes pasaku Lugasprīdīts. Galvenais varonis, galvenais varonis ir puišelis, kurš dodas pasaulē laimi meklēt. Viņš, protams, atgriežas savās mājās, viņš atgriežas savā laimīgajā zemē, un tad tikai pa īstam saprot, kura vieta tad ir tā laimīgā zeme. Tāda iešana uz mājām, māju arhetips, vieta, tā ir vieta, kur tu vari būt drošībā. Jā, es te saskatu līdzību ar šo te grieķu līniju. Savukārt Kārļa Skalbes literārā pasaka, kā es braucu uz Ziemeļmeitas lūkoties, tur galvenais varonis meklē savu ideālu, dzīves jēgu, un tas, protams, nav ne viegli, ne vienkārši. Un kāds jūrnieks man pastāstīja šādu pasaku. Saule, debes, jūra. Atkal viļņos šūpojās kuģis, un smiltīs gaidīja laiviņu. Es laidos no krasta tā, it kā man būtu spārni. Un es atkal biju uz kuģa. Vēja valganie spārni, šmikstēdami, cēlās un krita. Viļņi šūpojās augstu. Dienu saule mazgāja mani zeltā. Naktī zvaigznes rādīja man ceļu. Es skatījos neaprobežotā tālē un domāju. Pasaulē nav gala, un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasaule un augsta kā debesis. Paldies! Savukārt Džeimsa Džoisa romāns Ūlis jau nosaukumā pasaka priekšā tā saistību ar Odiseju un ar varoni. Jo romānā it kā nenotiek nekas sevišķs. Tajā aprakstīta viena diena, 16. jūnijas, Dublinas ebreja Leopolda Blūma dzīvē. Pie tam ļoti detalizēti izklāstīts arī visikdienišķākās cilvēka izpausmes, sarunas, cilvēka galvā esošās nemitīgās domu plūsmas, fizioloģiskie procesi. Taču tas ir tikai virspusējais slānis, zem kura ir ļoti dziļa odere, ko saprast var arī ārkārtīgi dažādi un daudzpusīgi. Literatūras zinātnieks, Latvijas Universitātes profesors Ojārs Launs uzsver, ka viena no atslēgām ir romāna nosaukums Ūlis, kas ir vārda Odisejas latīniskā forma. Ūlis arī veido 18 epizodes, kas katra atbilst epizodēm Homēra Odisejā. Tikai šajā gadījumā Odiseja mītiskais ceļojums
ir izklāstīts caur vienkārša vidusmēra iedzīvotāju vienas dienas notikumiem. Viņš saka, tā ir vienkārša diena, kādu mēs katrs piedzīvojam, kas ar mums notiek, bet šajos ikdienišķajos notikumos Džojs saskata šo pārlaicīgo, mītisko pamatu un redz katrā cilvēkā to Odiseju atblāzmu. Tas ir brīnišķīgi. Un tas ir absolūti vienreizējais, kas šo romānu arī padara tik īpašu. Un, protams, tā ir arī romāna poētika, ārkārtīgi neparasta romānam. Bet šodienas viens no mūsu uzdevumiem ar jūsu vienaudžu palīdzību mēģināt saprast, kur un kādi ir mūsdienu varoņi. Vai mūsdienās vispār ir varoņi? Un palūdzu to iepriekš noskaidrot 10. klašu skolēniem. Bija tā? Bija skolotāji. Un puiši, kas tad ir mūsdienu varonis? Nu, kas tad tas ir? Ko sakat jūs, ko saka jūsu vienaudži? Manuprāt, Ojārs Vācietis, dzejnieks, spēcīgs savā garā un darbā. Jā. Mans skolas biedrs Kristers saka, ka viņa varonis ir tētis, jo viņš ceļās 2 no rīta, lai iet uz darbu un gādātu viņa ģimenei visu nepieciešamo. Vēl par lielu latviešu personību varoni uzskatu bijušo Latvijas valsts prezidenti Vairu Vīķi Freibergu, kurā aktīvi iesaistījās valsts dzīves veidošanā, ar publiskām, iedvesmojošām un domāt liekošām runām bieži uzstājās tautas priekšā un uzturot sakars ar ārvalstīm veicinājusi Latvijas atpazīstamību pasaulē. Varonis kādam varētu būt arī Conor McGregors, jo viņš daudz cilvēks ir motivējis trenēties un pierādīt citiem, kādi viņi ir īstenībā. Bet vai varonis nevar būt arī es pats sev? Domāju, ka katrs konkrētos brīžos lepojamies ar paveikto, kaut muzicēšanu pulciņā, pēc rīta skrējiena vai labu atzīmi skolā. Katrs saskatām sevī kādu varoņa iezīmi. Vēl varonis, jeb varoņi, ir visi skolotāji, jo darbs nav viegls. Man kaut ko iemācīt. Jā, labi, paldies. Un kāds ir secinājums? Arī mūsdienās ir varoņi. Ir tā? Tā tiešām. Tā ir? Jā. Un kas tad, varbūt savilksim tādu kopā, kas tad viņiem antīkajos laikos un mūsdienās piemīt? Nu, drosme. Jā? Laikam, jā. Un piedāvāja ieskatīties nelielā sižetā no Rezeknes teātra Joriks izrādes Iliāda, kas, protams, ir sengrieķu eposa interpretācija. Poēmas Iliāda pamatā ir sengrieķu varoņu dziedājumu, bet Rezeknes teātra Joriks izrāda dziedājums par neprātu, par cīņas bezjēdzību un absurdu. Nekas nav mūžīgs uz zemes, tādēļ visā ir jārod iespēja svinēt dzīvi. Ar šādu aicinājumu teātris Joriks gaidīja savus viesus uz savu jaunāko izrādi, ļaujot ar jaunu skatījumu apskatīt to, kas lasīts skolas solā. Tad otrs, ko mēs varam tā nosaukt, kas varonim piemīt antīkajos laikos un mūsdienās, ir, viņiem vismaz viens cilvēks nav vienaldzīgs. Nu, respektīvi, varonis ziedojas kāda cilvēka labā. Nu, paklausamies. Nu, piemēram, Odisejam ziedojās Penelope. Viņa gaidīja savu vīru mājās ļoti daudzus gadus. Nu, tad jūrniekam Ziemeļmeita. Nu, beigās vienam tētim, viņa dēls, vienkārši Valmiers puika. Nu, ir taču tā. Nu, un ko Sprīdītis dara? Viņš ar savu rīcību mūs arī kaut kādā veidā motivē. Darīt vairāk, vēl un ticēt, ka var sasniegt. Varonis bieži vien arī pats sev ir varonis, un tas jau gan vairāk laikam ir attiecāms uz mūsdienām.
Jo jaunieši, kā mēs saprotam, un kā arī Regnārs tikko teica, viņi patiešām arī par sevi tā domā. Nu, un kas vēl ir varonis mūsdienās un senajos antīkajos laikos, proti viņš ir ļoti uzcītīgs. Viņš ir ļoti neatlaidīgs. Un te es gribu tiešām savilkt kopā Odiseju un patiesībā Māšu Strombergu. Gan tāpēc, ka tas ir izcils piemērs, gan arī tāpēc, ka viņš ir no Valmieras. Puiši, mūsu ikdienas varonība, nu kas tas ir? Tas ir laikā nodoti mājas darbi, izlacīts uzdotais materiāls, vai tā ir dabas aizsardzība, atkritumu šķirošana, iecietība, sapratne, prasme apieties ar telefoniem, nezinu, ko visu darīt. Manuprāt, ikdienas varonība mūsdienās varētu būt pozitīvismu saglabāšana ik uz soļa, un vēl arī darīšana vairāk kā prasa tiešais pienākums. Skaisti, ko tu teiksi? Nu, man šķiet, ka liels varoņu darbs ir nodot laikā un izpildīt skaisti mājas darbus, tā lai skolotāji pēc tam ir gandarījums un obligāti sev pašam, lai ir gandarījums. Un varonība iespējams arī ir palikšana skolā līdz vēlākam laikam, paliekot konsultācijās vai izbaudot vakaru kādā no pulciņiem. Jā, gan. Skolotāji. Jā. Vai mūsdienu jaunieši ir varoņi? Ja tu man jautā vai, tad man atbilde ir jā, mūsdienu jaunieši ir varoņi. Tad raksturojiet lūdzu mūsdienu varoni. Es teiktu, ka mūsdienu varonis ir godīgs, sirsnīgs, ticīgs, viņš ir labsirdīgs. Manuprāt, viņš ir nelokāms savā sabiedrībai lojālā pārliecībā. Neatlaidīgs? Jā, neatlaidīgs. Man šķiet, ka tie būtu tie pamatpunkti. Regnār, kā tev šķiet, kāda ir atšķirības starp varoņiem mūsdienās un antīkajos laikos? Kā lielāko atšķirību es saskatu, ka antīkie varoni tiek attēloti un raksturoti kā pasaules nācijas vai tautas glābēji, bet mūsdienās, domāju, tas ir savādāk. Pietiek ar kādu labu darbu vai aktivitāti, ko neveic, jo kāds tev to liek. Tu pieņem viņa atbildi? Laikam jau jā, tas jau ir viņu viedoklis. Jā, nu bet ja tev par jauniešiem un par to mūsdienās un antīkajos laikos? Nu, laikam jau īsti nekādas atšķirības nav. Varbūt grāmatās raksta viena, bet man jau liekas, ka varoņi paliek varoņi, tie paši, kā jūs teicāt, godīgie un neatlaidīgie. Nu, skaisti. Paldies jums, ka jūs piekritāt padomāt par varonību, ka jūs piekritāt dalīties ar savām domām. Un ikdienas varonība, tā ir lieliska lieta, ne tikai dēļos vārdos, bet arī brīnišķīgos darbos. Paldies jums! Paldies un uz tikšanos!